Mēs esam noziedznieki. Mēs piederam kriminālai pasaulē. Kādai pasaulē piederat jūs? Godaprātu un skaistu cilvēcīgu attiecību pasaulē? Tādai, kurā viens likums visiem. Jūs teiksiet, ne mums pienāks par tādām lietām runāt un uzdot tādus jautājumus, taču arī mēs esam šīs sabiedrības locekļi. Mēs neapzināmies savu vainu tik tālu, cik jūs jūtaties bez vainas. Pats galvenais, ne mēs, ne jūs vairs nevaram garantēt, ka tie, kuri mūs tiesā, ir labāki par mums. Jā, ir jau nevietā šīs jūs, mēs, galīgi nevietā. Taču nevietā ir tās Dzeloņgrāds, Žogi, 8 cietumi Latvijā. Un pati situācija, kurā mēs pašlaik esam čempioni, jo Latvija ir godpilnajā 5. vietā pasaulē ieslodzīto skaitziņā uz 100 000 iedzīvotājiem. Aiz Krievijas, Amerikas, Kazahijas un Baltkrievijas. Varbūt šī aina ir jau kļūst par mūsu nacionālo īpatnību. Kurā jomā vēl Latvijai ir 5. vieta pasaulē? Я уверен, что мы пройдем этот путь, как бы он ни был тяжкий. Потому что свет любви Божией освещает его. И пребудь в наших сердцах постоянно, и здесь свою благодать в Духе Святом. Объединяй нас в едином Духе, в единомыслии, в едином Духе, через Слово Святое, окропленное Твоей кровью. Также я прошу Тебя, дорогой Иисус, даруй благословение тем, кого сейчас нет среди нас, кто еще слаб. Подкрепи их своей силой. Уразуми тех, кто еще немножко обижается в раз, недопонимает чего-то. Ты видишь наши слабости. Мы познаем то, чего ранее не знали. Mēs neesam tajā Žogi pirmo reizi. Daļai no mums noziegums nav rakstura noslieču, prāta slimības vai sacelšanās pret sabiedrību rezultāts, bet gan vienīgā iespēja uzlabot savu sociālo stāvokli. Cik cilvēki no jums var atļauties sev un saviem bērniem ikdienas uz degunu izdot pa 2,80 Lati? Tā ir tā naudiņa, ko jūs mums katram dienā atvēlat. Turklāt jūs paši gribat mūs barot, tā teikt par velti. Jo nekādu darbu izņemot to, ko mēs paši sev izdomājam, jūs mums negribat dot. Pie kaimiņš, un kaimiņš arī sēž tur uz 15 gadiem bija, un es pie viņa māc bieži kā iekšā. Bet es aizbraucu projām, kāds 3 gadus dzīvoju citur, un tad pēc iesiešanās atkal parādījos, un es bieži pie viņa gāju, tur 50 centiņu priekš pirtiņu aizņemties. Un tad viņa vienreiz teica, viņš saka, Aivar, viņš jau tu apsties, kā tu esi pusotru laikā nogājis no ceļa. Un man es atceros tos vārdus, es viņai teicu, un man jēgas nekādu neredz, un tāpēc arī to daru.
Un tad viņi man teica, tev vienīgais var Dievs glābt uz baznīcai. Kaut gan es agrāk to Dievu saprotu, man vecāmam vienmēr kaut kāda papīrīga bija nostājpus tur kaut kādiem krustiņiem kabatā skolas laikā. Ja. Un tad es atceros, ka ar Dievu vārdu teicienu. Kā mums tādi es pat es aizmirsu. Nu stāv klāt, lai neviens vienīgs nevar neko darīt, ka arī Zagdams gāja to skaitīju līdzi, ja. Un es viņai tā bravūrīgi ar atbildēju. Nu kā bravūrīgi? Es teicu, nu kur es iešu uz to baznīcu? Kāds es izskatos? Man pirmkārt vajag apiet jau. Un drēbes nomainīt jau. Es pats apziņā biju, kad es visu smirdu jau. Viņi saka, ej tās pats, viņi saka, tev tādu pašu pieņems. Tomēr tas ir absurds, ja. Nu, kad es sāku lasīt Bībeles, es arī to sapratu, ka tas bija Dieva pēdējais kliedziens man tad. Ej, bet es negāju. Bībele saka, nāciet pie manis, es pieņemšu vienalgāds. Tā es nepaklausījos. Un cita tur pagāja kāds 2 nedēļas. Un arī tas ir, es tajā savā lietā gāju no sākuma kā cietušais. Nē, kā liecinieks, ja. Un man paņēma iesēdinājums 13 sutkām. Un tā bija tā apazināņie, ja, tur man neatpazina, ja, un pēc 13 dienatīm lai žāra, saprotat? Un arī var teikt, tad es arī lūdzu, ja, kungs, lai man ārēs tu uzbraukšu prom atkal uz Rūjienu strādāt, vairāk nedarīšu palaidības. Bet tajā pašā naktī es atkal uzliek viens dzīvo pasaulsī. Tas saprot, ka nav tāds bijis. Un tad viņš domāja, saprot, tad tu tomēr mani neklausīsi, nu tad nāc šeit, tas šitiem gan es nācu Jūs domājat, ka esam salipināti tikai no noziedzīgā? Jūs mūs slikti pazīstat, un tāpēc lāgā nezināt, ko ar mums darīt. Mēs sakām mazāk nekā domājam. Mēs protam vairāk nekā darām. Nu, un te man ir šo te man uzdāvināja meita uz tikšanos atvērt.
Tas arī nav mans darbs, ja, bet vienkārši man tas ir jānoformē līdz galam, nu, teiksim, izkrāsošanu. Piedot viņam tādu dabisku. Jums vajag vārdus, jums vajag argumentus. Kāpēc mēs varētu šeit vairs neatgriezties? Tāpēc, ka tagad to nesaku es personīgi un kaut kādu personīgu motīvu, teiksim, mudināts, bet to saka Dievs. Caur mani tagad runā. Vairs nevis es runāju, bet Dievs runā. Jēzus konkrēti. Nevis Dievs kaut kāds abstrakta tāda labā princips. Ja? Bet tieši tas Jēzus, kurš par maniem grēkiem jau ir samaksājis. Vienkārši man tagad vajag, es pats izpirkt neko nevaru, un tad norēķināties un, teiksim, labot savus tur nodarījumus. Cilvēkiem dzīvību atdot es nevaru, kuriem es to esmu atņēmis. Man bija smadzenes sagrozītas, reizām tā teosofija, nu visi tie murgojumi. Karma un reinkarnācijas un pārējās blēņas. Un tās man noved līdz tam, ka ticot pats savai personīgai tādai nemirstībai pēc viņa murgainajām teorijām. Es dabiski uzskatīju, un pilnīgi likumsakarīgi, jā, ka arī visi pārējie ir nemirstīgi. Un ja tas cilvēks man traucē kaut ko, norāda problēmu tādu vai citādu, jā, nu es vienkārši viņam palīdzēju aiziet no šīs dzīves. Bet nākošā dzīvē viņš kaut kur iemiesosies. Es uzskatīju, ka es nenogalinu nevienu, es taču tikai, kā lai to pasaka, es viņam sagādāju iespēju reinkarnēties atkal kaut kur. Vai tad kāds no mums uzreiz bija pahanos? Tāpat jau reiz bija frajers, sešnieks vai žigants. Ja pirmoreiz ielaid nākus kādā ķešā vai sadeva kādam pat tauri savu dullumu pēc, tad nākamreiz sodu nesaņēmis. Turpināja to kādu laiku ar jūsu svētību. Cietuma nelīdz. Ir tikai viens veids, kā būtiski ierobežot noziedzību. Jūsu autoritātēm ir jābūt nenoliedzami pārākām par mūsējām. Cietums ir tikai brīvības atņemšanas vieta. Nav slimnīca, kur mūs ārstē no jūsu pielaistām kaitēm. Mūsu žargonā viens no cietuma nosaukumiem ir akadēmija.
runā, ka mūsu cietumi draudzējoties ar Norvēģijas cietumiem. Droši vien Norvēģijā, kur 2 reizes vairāk iedzīvotāji un 3 reizes mazāk cietumnieku nekā Latvijā, jūt nebeidzam prieku, ka tai izrāda uzmanību tāda zeku lielvalsts. Lai nu kā, mūsu cietuma jumts un mūsu restes ir krāsoti ar karalienes krāsi. Un karalienes atbraukšanas dienā pie mums laikam jau bija gandrīz kā Norvēģijā. Mūs gan turēja aiz restēm pat tālāk no viņas karaliskās drošības, lai arī mums nekas nebūtu bijis pretī bučot karalienes roku, apskatīties tuvāk, ko tagad Norvēģijā nesā un kā to dara. Bet to varbūt nākamreiz, kad karaliene paņems līdzi arī kādus savējos zeku pirmrindniekus, lai tad mēs varētu padraudzēties visās līnijās. Нет, Боря. Борька. Иди сюда. Я ему жрать принес. Кушать, Боря, кушать. Боря? Боря, да. Борис Ельцин. Mēs te esam liriski, apcerīgi, pa laikam pat sentimentāli zēni. Mums patīk vienkāršās un kautrīgās. Nu tā mēs rakstām iepazīšanās vēstulēs no zonas. Te ir cits svars vārdiem, intonācijām, skatieniem. Cits priekšstats par lietu nozīmi. Un ja mēs kādreiz satiksimies, tad jums nāksies ar to rēķināties. Nezinu, es saku, varbūt patiešām vāji cilvēki. Priekš tās dzīves brīvībā. Pa vāju. Gribu spēku pamās. Un redziet, cilvēks arī pierod pie tās cietuma dzīves. Tas maksimālais termiņš nedrīkst pārsniegt 7 gadus. Pēc 7 gadiem viņš sāk degradēt. Praktiski tie paši cilvēki tieši, kuri kādreiz izkrituši no tās sabiedrības. Normālam cilvēkam nevajadzētu cietumā sēdēt. Pie mums gandrīz kā slēgtā koledžā. Jo dienu garām, jo tuvāk nāvei un brīvībai. Mūsu amats, kurā ārkārtīgi daudz nejaušības, riska, neparedzama situāciju, sabrāļo ar maģisko. Zīmes, nojautas, sapņi, arī tam visam ir nozīme. Lai arī kārtība tagad pļogās visur, sociālā pagrīde kā bijusi, tā ir konservatīva, dogmatiska un despotiska. Mums ir viegli pieņemt Dievu kā autoritāti. Vienīgi Dievam tagad ir sava kamera, un viņam ļauj būt starp mums. Jo mēs, protams, dzīvot kā draudze. Kaut kā man ar tiem slepkavām sanāca vairāk tā būt kopā. Tie nebūtu nav stulbeņi tādi, tur manieki, ja, kuriem tas kvadrātīgais žoklis, un viņš tagad slepkavos pa labi pa kreisi. Nē, tie pārsvarā ir pārlieku inteliģenti cilvēki, pārlieku domājoši. Nu, domājuši varbūt nevis labā nozīmē, kā tādi, kā filozofi vai kaut kas tāds, teiksim. Nu, bet pārliecīgi prātojoši, kuri visu vērtē, izejot no caur personisko uztveres kaut kādu prizmu, ja? Un tāpēc arī viņi aizdomājas līdz tam, ka viņi kā īpašas personības, ka viņiem arī ir tiesības kaut kā pašiem, teiksim, lemt citu cilvēku dzīvi. Tādu vai citu filozofisko ideju ietekmē. Nu, un tā runājot ar viņiem un esot kopā, es viennozīmīgi varu pateikt vienu. Un to es varu pateikt kategoriski, un tas ir, tur man nepierādīs neviens jurists, neviens tur
Jo viņi nezina situāciju, nezina. Ne tas Krastiņš, ne šitie te nāvesoda aizstāvi nezina, ja? Ka izmantot kā argumentu nāvesoda atstāšanai, nāvesoda saglabāšanai kodeksā, to apstākli, ka tas būs kā bremzējošs faktors, jā, tas ir blēņas, tas ir idiotisms, piedodiet. Nāvesods kā nevis kā bremzējošs, bet, teiksim, kā biedējošs faktors, jā, sāk iedarboties tikai tad, kad cilvēks jau ir noķerts par slepkavību. Un tagad viņam tā izmeklēšana iet, jā, priekšā tiesa, un tagad viņš reāli saprot, ka nu uz šo brīdi tagad man draud nāvesods, var tikt piemērots. Tad viņš sāk baidīties. Tad viņš jau mēģina kaut kā, ja viņi pravdami, jā, bet atrast izēju kaut kur, nu vienalga ko, bet tikai ne to. Tā ir lielākā daļa. Man bija citāda situācija, es pats gāju uz to speciāli, jā. Es palikšu pie savām domām, un man nepārliecinās ne Eiropa, ne prezidents, nāvesodam ir jāpaliek. Un ja mēs atstājam tagad jaunajā krimināla likumā to vienīgo pantu, slepkavību ar vainu pastāvēšanām apstākļiem, tad nu atstāsim viņu un neņemsim nost. Tas ir liks un apgalvojums galīgi bez pamata izteikts, ka viņš izdarot, teiksim, kaut kādu slepkavību, ko jūs tur intervējāt, tanī brīdī nav domājis par nāvesodu. Noteikti ir domājis. Noteikti ir domājis. Tas ir galīgs muļķības. Ja izdarīt slepkavību, teiksim, nu, spontāni, tur zērumā, iepriekš nesagatavojoties, nu visādi gadās, aiz neuzmanības pārkāpjot aizstāvēšanās robežas, un tad cilvēks nokļūst cietumā. Un tad viņš saprot, varbūt tās, ka arī šim konkrētam pantam ir nāvesods. Tas, jā, bet normāls slepkavs, kas iet laupīt, un viņš paņēmis līdz arī, teiksim, kaut kādu noziegumu rīku ieroci, ar ko viņš vajadzības gadījumā noslapkavos to liecinieku, ja viņš būs mājās, viņš noteikti sen pārdomās, un viņš zina, ko tas pants velk. Jo slepkavi jau pirmkārt jau uzreiz nekļūstnies par slepkavu. Tas sāk ar sīkumiem. Lai aiziet līdz slepkavībai vainu pastiprinošos apstākļos, nu es nezinu, tad viens no miljoni tāds, kas uzreiz izdara slepkavībai, iepriekš neko nav darījis, bijis, teiksim, ļoti kārtīgs cilvēks. Sroks nolausts, sots izciests, esam pilntiesīgi sabiedrības locekļi. Sveika dzīve! Te bija diezgan laika. Te mēs meklējam Dievu, varbūt kāds arī sevi. Vai mēs to meklēsim brīvībā tikuši? Dzīvosim, redzēsim. Būtībā mēs taču esam liekie. Kuram no jums mēs te esam vajadzīgi? Ne jau, lai apbērtu rozēm, bet lai vismaz būtu iespējams sākt strādāt, atrast pajumti. Алексей, Андрей, Виктор, Касперов, 72-й, 41-й. Mums ir mūsu vide, jums ir jūsu vide. Jūsu vide izmet uz ielas ziemā mazgadīgus bērnus, jo to bezdarbnieku vecāki nav varējuši nomaksāt īri. Mūsu vide uz ielas tik vienkārši neizmet. Un, ja ne citādi, tad mēs atkal tiekam zem valsts jumta cietumā. Nelolosim viens par otru, liekas cerības. Dzīve rādīs, kā iznāks. Katrs no mums, ja vien nav galīgs sadists vai trūls tumsons, domā par to, ko ir izdarījis. Bet, ja jūs gribat, lai recidīvistu tiešām paliktu mazāk, saciet no sirds cienīt sevi, savus bērnus un savas valsts cilvēkus. Iesākums bija ļoti grūts, jā. Citam vajadzēja samaksu kaut kādu, ja tur bija jādomā, kā lai viņiem uzpīpēt, jā. Bet laika gaitā jau Dievs visu tā nokārtoja, visu atsijājās nevajadzīgie, jā. Un tās problēmas jau ir, teikt, nav vairāk, jā. Un viss teikt, tā darīs tīrā sirds mīlestībā, jā. Es attiecos pret visiem vienādi, vai tas saviem bērniem vai citiem. Nu, es uzskatu, ka man Dievs to mīlestību ir savu žēlstības iedevis, jā.
Un te jau daudz arī to no malas ir novērojuši. Viņi saka, ka tas nebūtu iespējams dienā jau 3. gadu, un šitie te jau tūkstošos, ja, adīt, ja, bez kādas atlīdzības, bez kā, ka tā ir Dievs ielicis, kā Bībelē raksta, Dievs ir Dievs to spēku pēc savas labpatikas, ja. Es uzskatu, ka tas ir no Dieva, ka tas ir. Jo es kā teikt, no paša rīta ceļos ar prieku nāku uz šejienu strādāju, un vakarā eju prieku atpakaļ. Viņš ies kā ieslodzīties vēsturē, kā pirmais Latvijas zeķu vadītājs. Un par viņu visu atcerēsies, vismaz zeķi atcerēsies. Protams, vīrs tad ar izdomu. Nu, gods un slavu viņam, es viņam nepārmetu, lai viņš šādi, bet, viņš nemuļķi labāk žurnālists, tur rokā un klausās to, ko viņš tur lejā. Viņš ārā tiks, es teicu, viņš tiks ārā. Viņš jau arī tagad saprats, viņš arī varbūt tās ieslodzījuma vietas disciplīnu, savu iekšējo kārtību nepārkāps. Viņam nekādus sodus uzlikt nevarēs, viņš dzīvos godīgi, tādā ziņā, bet ticēties viņam netic, un viņa zeķītēm arī. Viņš ākstās, bet viņš šoreiz ākstās, tā daudz maz ievirzīt uz sabiedrības pusi. Lai dara, vismaz kaut kādām būs tās zeķis, lai ir. Lai izdevums pagājušajā cilvēks. Malači. Pēc tam atkal varēs zakt un kārtā tālāk savas jautāt. Līdz nākošajā reizē. Tikai tad, lai džemperīši savu nākošais kiesīt visis, jo zeķīt nevis cauri netiks. Nevar atcerēties savā praksē, ka kāds no notiesātiem, kas būtu nodarbojies daiļamatniecību, iziet brīvībā un nodarboties ar to pašu. Tādi gadījumi manā praksē nav bijuši. Jums tiesības noņems tagad? Nu, noņemt. Noņēma jau. Kad noņēma? Tikko mašīnā noņēma. Tiesības? Jā. Aha. Nu, ko tad darīs? Ko darīs? Neko iesda. Sēdējis kādreiz esi? Esmu daudz reiz sēdējis. Cik reiz? Oi, nezinu, 4 reiz. Pa ko? Pa kulatu. Jā. Visu laiku pa purndēvu. Jā. Un tādiem kā tev policistiem. Es gaidu jēzu.